Dāmas un kungi, kārtējais eksperiments. Pirms pāris nedēļām Biķernieku trasē izmēģinājām uz sausa vēsa asfalta, cik ir bremzēšanas ceļš no 50 un no 90 km/h. Tāpat arī noskaidrojām, ka gājēji bez atstarotājiem tālāk kā 30 metrus droši, ka uz ceļa nav iespējams redzēt. Šodien nākamais piegājiens. Tāpat brauksim 50 un 90 un mērīsim, cik ir bremzēšanas ceļš uz noblietēta sniega. Iepriekšējā reizē mēs bremzējām uz sausa asfalta, plus 6 grādos, naktī, ar labām ziemas riepām un ar automašīnu, kurai ir ABS. Rezultāts no 50 km/h bija 12 metri, bet no 90 km/h 27 metri. Tūliņ ķersimies klāt mūsu eksperimentam. Sākumā nedaudz atklāšu kārtas. Gribējām braukt ar to pašu mašīnu, ko pagājušajā reizē, lai samērītu it kā visu godīgi ar tām pašām riepām un tā. Bet nesanāca, jo nav iespējams ieskrieties līdz 90 km/h uz šādu segumu. Tas prasa pārāk garu distanci, mums nav tik gara ceļa šodien. Tāpēc izvēlamies citu auto. Audi Quattro TT. Ar to vajadzētu sanākt. Starp citu, mēs jau pirms tam pa dienu apjautājām autovadītājus un noskaidrojām, ko viņi domā par bremzēšanas ceļa garumu slidenā laikā – 50 km/h. 50 km/h bija 60 vai 90 metri? 2 reizes vairāk vai 3 reizes. 50-100 metri. Метров 10, я думаю. 20-30 метров. 2, 3. Ceļš, man liekas, kā 20-30 metru. Garš. 100 metri, nē, 50 metri. Es dzīvoju Anglijā, tāpēc es nezinu, kā Redz, mums valstī valda demokrātija. Katrs drīkst domāt un teikt savu par bremzēšanas ceļa garumu. Bet gan jau mums tūdaļ eksperimentā fizika pateiks priekšā. Un tā aiziet pirmais mērījums. Ieskrienamies līdz 50 km/h, nostabilizējam ātrumu un sākam bremzēt tieši pie piloniem. Aiziet! Lūk, mūsu galvenais lāzera aparāts. Tā tad nomēram attālumu līdz mašīnai. Un tas ir 20 metru. Plus vēl 4 metru mašīnas garums, tātad bremzēšanas ceļš no 50 km/h ir 24 metri uz sausa noblietēta sniega. Tas vēl nebūtu nav lēts, tas ir diezgan labi saķers segums. Ja paspējāt jau aizmirst, tad uz sniega bremzēšanas ceļš ir akurāt 2 reizes garāks nekā uz sausa asfalta. Tagad pajautāsim publikai, cik garš ir bremzēšanas ceļš, stājoties no 90 km/h. 120 metri, man liekas. Es pat nepateikšu. На 90, но это метров 30, не меньше. Vairāk pa 50, 60, 70 laikam. 100. Ap 100. 4, 5. Un tagad tūlākais mērījums šovakar. 90 km/h. Diezgan grūti ir ieskrieties, bet sanāk un bremzējam. Tas jau ir teicams attālums. Tā, ņemsim mūsu lāzera aparātu. Kad ir baža, ka tas tik tālu nevilks. Bet pamēģināsim. Errors. Vienīgais, ko viņš rāda. Labi, ka salikām pilons. Līdz ar to mēs zinām, ka mašīna atrodas apmēram 60 metru attālumā plus mašīnas korpus, tad 64 metri pie 90 km/h uz diezgan labi noblietēta sniega. Tas ir sasodīt liels attālums. Padomājiet par to, kad brauksiet pa šitādu sniegainu ceļu 90 km/h. Atcerējos vēl vienu lietu. Redzējāt, mēs šoreiz braucām ar pilnpiedziņas auto, lai varētu paspēt ieskrieties pieejamā ceļa gabalā. Bet tagad atgādinājums 4x4 braucējiem. Jums tik labi sanāk pātrinājums, ka varat arī nepamanīt, ka slīd. Bet bremzējot, jūs esat tikpat sliktā situācijā kā pārējie. Tāpēc prātīgi ar pātrinājumu. Un vēl. Mēs visu laiku tagad runājam par bremzēšanas ceļu, bet neaizmirstiet, ka vēl eksistē reakcijas laikā veiktais ceļš. Tās apstāšanās ceļu pagarina par 14 metriem pie 50 km/h un par 25 metriem braucot 90 km/h. Redz, esam pabraukājušies, sabremzējušies veiksmīgi.
laboratorijas apstākļos, bet jums noteikti iesaku padomāt. Atcerieties, uz savas asfalta no 50 km/h bija 12 metri, tagad 2 reizes vairāk, un uz savas asfalta 90 km/h bija 27 metri, tagad ir 64 metri. Un ja nu gadīsies kādreiz uz ceļa vēl ledus un ūdens pa virsu, tad šos 64 metrus varat pareizināt mierīgi ar 2. Un tad, kad jūs to visu zinat, izvēlieties daudz maz drošu braukšanas ātrumu.